Sveiciens visiem, laižam piedzīvojumos. Sveiks, mani sauc Vilms, un es dzīvoju Ālesundē. Ālesunda jau ir mans mājas jau vairāk kā 15 gadus. Kas ir Ālesunda, tu prasīsi? Nu, reku skati, Ālesunda ir viena no skaistākajām Norvēģijas pilsētām. Ālesundē ir ļoti daudz fjordi apkārt un ūdens, kurā dzīvo ļoti daudz zīvu, kurus mēs centīsimies noķert. Šis viss priekš manis būs kaut kas jauns. Gan video filmēšana, gan montēšana. Kaut ko varbūt darīšu pilnīgi šķērsām un nepareizi. Tie, kas neko nedara, tie nekļūdā. Un līdz ar to viņi arī neiemācās neko jaunu. Man patīk iemācīties jaunas lietas, un tagad ņemšu tev līdzi savos piedzīvojumos. Un piedzīvojumos mēs dosimies kopā ar manu uzticamo laivu. Un ja tu arī vēlies uzkāpt uz viņas klāja, visas iespējas raksti, sarunāsim, brauc ciemos un laidīsim kopā copē. Kamēr peldam ārā, laižam jūrā, peldam pa ostas vārtiem. Viens zaļš, viens sarkans, kāpēc tā? Tad atkal navigācijas jautājumi. Noteikti kāda sērija būs jātaisa arī par to jāpastāst, par cik būs viss par ūdeņiem. Un tad, kamēr baudām skaistos skatus, un tur var redzēt, ka mums ir arī rudens. Varbūt kaut kur jau esat redzējuši, kad Jānis brauc, tas kurš celms. Te pavizināja laivu un braucām makšķerēt. Viņš ir vainīgs pie tā, ka tagad sāku arī filmēt un taisīt video. Tad tagad centīšos arī jums parādīt, ko var noķert Norvēģijā. Pašam patīk arī, es nesaku, es esmu super makšķernieks. Arī smulku jūrā nodzīvoju. Ko visi Latvijā tagad ļoti ķer, tiks brauc uz kurien? Uz jūru. Brauc pēc upēm. Nu, paprovēsim mēs arī šodien kādu noķert. Mēs brauksim uz kaut kādām pušu vietām. Un tad mazliet par to, uz ko mēs ķersim, tās būtu lielam. Sistēmas ir arī šādas, tāpat kā Latvijā. Tad mums nāk, var redzēt, sistēmas nāk tādas pašas kā Latvijā, un šīs izmanto vairāk makšķerē no krasta. Tur tāpatās ir ar visādām sievas mādas krēules un griezulītes un tā. Jo no krasta makšķerējot, tur žilka pakļusts ir leņķī attiecībā pret grunti. Un esmu pieskarās pie grunts. Ko mēs mēģināsim šodien no laivas? Tā būs mazliet savādāka sistēma. Atrast kaut kur bija. Jā. Mēs izmantosim šādu, kur ēsma gan ir pirms svina, gan aiz svina. Jo tas nodrošina, jo mūsu tā arī stāvēs, mūsu auklis stāv taisni uz augšu. Vertikāli viņi stāv. Tā, ka mēs ielaižam iekšā, jo no laivas makšķerējot, reti kādi izmanto, kad liek leņķī. Es pats arī citreiz, kad šī sistēma nestrādā, izmantoju lūk šādu, bet tad es iemet iekšā un mazliet laivu pabraucu uz priekšu, lai man auklis stāv šādi. Bet, lai to darīt, ir jābūt pārliecinām, kāda ir grunts apakšā. Ja tāda apstākļa sekojoši, tad cik es neesmu šajā pusē tik daudz bijis, mēs palaidīsim lejā, apstīsimies, kas mums ir uz grunti. Vai tur ir smiltiņa vai nav, lai mēs to būtu varam atrast. Mēs esam lejā. Tad sajūtām smilts. Kas tas būs?
Kurš mums pieteicā? Kāds pieteicās? Jūrā sauc to pat dupeli, bet ne šīs zivs mēs gribējām. Kas tā ir? Kāds smuks. Uz manu fonu izstās maziņu, vai ne? Atdod, jā. Garneli arī atdod. To tev nevajadzēs butīt. Pamērīsim, jo Norvēģijā butis, ja nemaldos, 29 cm, ko drīkst paturēt. Mazāks ir jālaiž apakaļ. Paņēmi redz speciāli, tur izrullē tā. Es esmu celtnieks. Man ir tāds mērāmais. Tad mēram. Un šis mums ir 33. Kā varētu paturēt. Bet ieliksim pagaidām ūdenī. Un ja nebūs vairāk, tad laidīsim šito arī vaļā. Tu, kāja, jūra. Un viens ļurkst pa virsu, kur prasās mūzika. Tad klausamies. Nu ko, viena bute bija, viņa brauc apakaļ pie radiniekiem. Tā iziet. Nu, rītā viņa pasauks mammu, tēti, veco mammu. Tad mēs sākām, un tad mēs beidzām. Paldies, ka nostājies līdz galam. Ievēlēs vēlēšanos, mēs braucam zem tilta. Un forši būtu, ja tu atstātu komentāru un iekomentētu, kas tev patīk, ko varbūt vēlās vairāk redzēt. Paldies! Līdz nākamajai reizei!